Labs vakars. Otrā sezona, trešā sērija. Komanda LV podkastam Komandas Insiders. Kā vienmēr, atrodamies veikala telpās, Grosvalds ielā 6B, veikalā Komanda, un runājam par futbolu, futbola ekipējumu un ne tikai. Un šodien mums ciemos ir pilno vārdu, es laikam nenosaukšu, to es to ļaušu pašam, ļoti eksotisks viesis no Brazīlijas, Felipe. Nu, mēģināt izrunāt pilnu Felipe Gabriels dos Santos. Xavier. Xavier. Tātad pirmais, varbūt tu vari iepazīstināt, kas tu vispār esi? Tā kā es pats nemāku paskaidrot to. No, bet es esmu influencer, reperis, aktieris, un agrāk arī spēlēju futbolu. Un visu kaut ko daru. Plaša profila cilvēks, ja, kas nodarbojās ar visur. Labi, jautājums tad, kā iet, ko tu dari? Tagad, kas ir pēdējie projekti, kaut kādas, es redzēju, tu filmējies filmās, dažādos kaut kādos tur raidījumos, man liekas pat, dažādās filmās es redzēju. Tieši Latvijā vai pasaulē? Vispār pasaulē. Nu, tad es ceļoju visu kaut kur arī. Man patīk ceļot, kurš man seko, jau zina, ka man ļoti patīk ceļot. Man ļoti patīk brauc uz sporta pasākumu. Tad Formula 1, basketbolu, futbolu, tenis, volejbolu, hokeju. Tad viss pasākumus, foršs pasākumus man patīk piedalīties. Un tad ceļoju apkārt, apmeklēju pasākumus un sadarboju uz sociālo tīklu, uz Instagram, YouTube, TikTok arī. Un arī man ļoti patīk arī to networking. Man patīk, ko visvairāk daru šobrīd. Es esmu tāda middleman. Man ir tādi cilvēki, man ir otri cilvēki, kā viņa vajag kaut ko. Un es vienmēr ir tādi cilvēki, ka man ir tāda lieta. Es esmu tāda cilvēka, ka, piemēram, šo A persona meklēt uz C persona. Lai viņa tiktu uz turieni, vajag uz B personu. Tad es esmu to B personu. Kā tāda. Pirmā reize tā paskaidrot. Bet tu visu saprati, jā, es sapratu. Es ceru, ka arī skatītājs sapratīs. Es zinu, ka tev ir arī savs podcasts. Savu podcastu, jā. Tagad, kad būs? Vēl nav konkrēti zināms. Jo šodien mums iznāca epizode ar Antonu Semeņaku. No Ghetto Games. Skatīsimies, es domāju, 2 nedēļu perspektīvā. Es domāju, ka iznāk. Tad es aizvāku filmēju kopā Rubins. Hokejisti, jā. Tad es gribu tagad, jo man grūti taisīt konsistenti, jo visu laiku esmu prom, bet es gribu katru nedēļu taisīt epizodi. Man ļoti patīk arī parunāt cilvēki, arī zināt par dziļāku dzīvi. Jo dažreiz esmu kopā, piemēram, es Rubins pazīstu 6-5 gadu, bet es neesmu runāju par viņa. Par viņu dzīvi, kā viņa sāks. Hokeju spēlē, jo dažreiz tu esi satikt cilvēku, tad, piemēram, mēs pazīstam jau cik ilgi, 7 gadu, 8 gadu, bet tu nesatikām man uz iela. Felipi, kāpēc tieši Latvija? Tādas lietas, tā ir forši, ka tu podcasts sāka parunāt cilvēku, tad arī taisījot tādu veidu, lai es varu iepazīt vairāk cilvēku, un arī parādīja man auditoriju arī par. Kā saucās tavs podcasts? The Felipe Gabriel Encounter. Kas ir bijuši viesi tagad uz doto brīdi? Kas ir bijis tāds pats, kas tev pašam palicis atmiņā? Jau bija? Jā, kas ir iznākušās epizodes jau? Pirmais bija priekš man visnozīmīgi, jo tā bija kopā Vejonis. Bijušais valsts prezidents. Jā, man tas bija ļoti nozīmīgi priekš man, jo, zinu, ko atlidoju uz Latviju kā imigrantu. Tad, kad es atlidoju šeit pirmā reize, visi saka, ka nebūtu iespēju Latvijā, ka man vajadzēja lidot prom no šeit, ka es nekad neko nedarīšu. Un tad dažas gada vēlāk es sēžu kopā ar prezidentu savu podcastu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti iespējīgi. Tad, ja reiz tu pieskāries tēmai Latvijā, varbūt tu vari pat ne īsumā izvērst, izstāstīt par to, kā tu vispār nonāci Latvijā. No lidmašīna? Nē, tas ir... Man liekas, ka no Brazīlijas tas būtu ļoti izaicinoši laivā, pieņemsim, atpakaļ. Vai ar riteni. Bet vergi laika tā bija, bet paldies Dievam, tas nav. Bet varbūt mans vec tēti tā bija, bet paldies Dievam šo laiku savādāk. Bet es atlidoju dēļ futbolu, jo es spēlēju futbolu Brazīlijā, es spēlēju Spāņā, arī Somiju. Un tad es atceros, ka man ir piedāvājums no spēlēt Latviju. Un tad
godīgi nezināju, kas ir Latvija. Bet mana galva, es domāju, zinu ko, Latvijai tā laika, vienmēr bija tuvu no Krievijai. Krievijai maksā labi auga futbolu. Es tur spēlēšu. Futbolu Latvijā nav tik populāri, tad es tur būšu, būs ļoti tik daudz uzmanīgi no kaimiņu valsts, gan Lietuvā, gan Zviedrijā, visu kaut kur. Tā nebija. Bet tā nebija, kā es saplanoju. Beigas esmu reperis un taisu podcasts. Bet tā nebija, kā es planoju, bet man sapni bija vienmēr spēlēt Eiropā. Jebkura valsts, tad Latvijā atrodas Eiropā. Un arī kad es paskatīju bijus, jau kādi daudz smukas meitenes šeit dzīvo, tad es, interesanti futbols, skaistas meitenes, tu lidošu to valstu. Tad man īstais jautājums ir sniegs. Pirmo reizi sniegu ieraudzīt. Jā, šeit bija Latvijā pirmā reize, kad sniegs. Es vienkārši atceros no Albatros laikiem, man liekas, bija Rodrigo, ko taisīja. Albatros? Jā. Mēs vēl viņus atbalstījām. Un tad bija tā, ka bija pirmā sanākšana kopā, man liekas, bija 49. vidusskolā un bija sasniedzis sniegs, un tur bija ļoti daudz brazīļu. Un tad es vienkārši tās pirmās emocijas viņiem zinu, ka tas sniegs sāk snikt. Mums šeit ziemeļos dzīvojošiem cilvēkiem, teiksim, tas nav, tas ir ierasti, jā, bet jums, kas nāk no siltajām zemēm, tas noteikti ir tāds pārsteigums un eksotiski. Un forši, un mēs sākam Brazīlijā, mums Brazīlijā bija tāda teikuma, kā tāda, kāda, piemēram, es nezinu, ja Latvijā ir tāds joks, piemēram, mums ir tāda Brazīlijā, visi spēlētāji tā saka, piemēram, kad tu viņai jūti vairāk, stiprāk nekā tu viņai saka, ko tu spēlēji, ko tu esi izdarīji tavā dzīvē, ko tu spēlēji, tu esi sniegs spēlēji. Tad, piemēram, tu sniegsi spēlēji, tu Eiropā spēlēji, tad tu esi jau krūtē. Jā, tu esi krūtais. Un tad projekta Albatos bija ļoti forši, to Brazīlietis un tiešām. Rodrigo, viņš tāds džeks, ka viņš vienmēr bija tik labas idejas un labs projekts, bet tajā laikā Brazīlijas bija ļoti forši un bija tik daudz labas Brazīlijas, kā labi spēlēja. Un ir daži no tajā grupā, ka tagad spēlē augstajā līga tur Brazīlijā. Jā, man ir daudz arī, teiksim, Instagramā no tiem džekiem, kas tur bija, tajā laikā es redzēju, ka viņi tur, nav tā, ka vienkārši atbrauc šeit paspēlēt. Man liekas, ka virslīgā taču arī bija, kas, man liekas, uzspēlēja un kas labi sevi arī parādīja. Tāpēc viņam bija ļoti labi. Vienkārši man liekas, ka nesagāja varbūt kopā bišķi, tā brazīļu futbola mentalitāte kopā ar to latviešu, man liekas, visām tām reālijām un iespējām. Un godīgi, es spēlēju dažās valsts, un Latvijai ļoti grūti spēlēt priekš Brazīlijas, jo ir nedaudz savādāk, jo es nedaudz stiprāk šeit. Tad, ja Brazīlijas šeit atbrauc un nav tik fiziski laba forma, nav iespēja spēlēt, jo visi saka, ir daudz Brazīlijas, kas spēlē ļoti augstajā līgā līmenī Brazīlija, un viņa atlido uz Latviju, šeit būs aļāči, būs viegli, jo Latvija nemāk spēlē. Bet viņa atnāca, viņa nav tāda fiziski gatavi, jo latvieši viņa nedaudz stipri, un viņa arī, mums ziemē grūti spēlē. Vai es atceros, ka visi Brazīlieši vienmēr ir trauma ziemā, jo mums vajag nedaudz daudz iesildīt. Bet es redzu, ka dažreiz es atceros, ka ziemā un cilvēki jau iesit bumbu, vispār neiesidīt. Ja Brazīlieši tā dara, viņi uzreiz ir trauma un tā tālāk. Un tad šeit ir grūti, jo jūs esat nedaudz stipri, un arī jūsu futbolā ir savādāk. Mums ir vairāk ar bumbu un grib kaut ko darīt. Viena piespēle. Tas ir labi, man patīk. Bet daudz Brazīliešu, kā atnāk šeit degu no augsta, šeit būs viegli. Vienmēr pašteigumu no sākuma. Vienmēr saku, uzmanīgi, vajag. Nav tik vienkārši spēlēt šeit. Tas jau nav tikai brazīliešiem, tas man liekas arī pierāda, es tagad nenosaukšu vārdu, uzvārdu Rīga FC, arī pāris sezonas apakaļ, man liekas, ka tī pašā RFS-ā arī augsta līmeņa spēlētāji, kas iepriekš spēlējuši, turpat es zinu, ka bija, man liekas, kas ir spēlējuši tur Francijas augstākajā līgā, viņi atbrauc, viņiem atliekās, ka tā vai tūliņās mēs šeit ātri visus, kā saka, krievu un futbola valodu atvozīšu un viss būs baigi forši. Kad tu realitātē sāc spēlēt, tad tu saproti to, ka nav tie paši augstākā līmeņa spēlētāji, bet visi māk spēlēt futbolu. Visi arī spēj. Tavas pirmās gaitas futbolā Brazīlijā, tas notiekās automātiski jums, teiksim, jūsu kultūrai ir
Asinīs tas viss, pastāsti sīkāk par to, vai tev ir, tev mamma vispār ļāva izvēlēties citu sporta veidu, piemēram, badmintonu? Nē, tā ir kā mums ir kultūra tā, man bija futbola visu laiku. Piemēram, es teicu cits intervijās arī, ka man dažreiz pārsteigumu, ka es eju dažreiz Latvijā, kad pie Origu vai centraltirgus, tur kā bērni, dzēri un pipē, un es saku, ka manā laika es tikai domāju par futbolu. Jo man bija skola no rīta, tur ir futbola. Es spēlēju futbolu skolā. Pa dienu es spēlēju futbolu kluba. Kluba. Vakara spēlēju futbolu uz ielas vai rajona, kaut kā tādu favelas. Un pēc tam braucu uz māju, spēlēju FIFA. Vienmēr futbolu. Un eju gulēt ar bumbam gulta. Tāda vienmēr futbolu. Jo un arī priekš jauna cilvēka, ka nenāca ka nav daudz iespēju dzīvi, mēs arī domājam, ka futbolu tas ir vienīgi iespēju, kā kaut ko forši darīt. Kā izsisties dzīvē, lai sasniegtu? Vai būt dziedātājs, vai būt futbolists. Un tāda kopš bērnība, es sāku spēlēt futbolu, kad man bija, 2-3 gadi. Un tas bija katru dienu manā dzīve. Futbolu. Kurā klubā tu spēlēji? Vai tas kaut kāds vietējais vai kaut kas pazīstams? Es spēlēju tādā Eiropā, nezināsi, bet es spēlēju pirmā komanda Cochia, tas ir São Paulo B komanda. Piemēram, ka tagad, es domāju, ka Audi skaita kā otra komanda no Riga FC, tad São Paulo B komanda. Tad es gāju uz Matunense, es spēlēju, tas ir pirmā līga, bet U20. Bet tas ir augstā līga U20. Cochia, Matunense, Noroeste, arī augstā līga, bet U20. Un tad es spēlēju trešā līga Spānijā. Tu pat Spānijā uzspēlēji? Jā. Kurā klubā? Silva, Deportivo Silva. Un biju kaut kādas nedēļas arī pie La Coruña B arī. Un tad Honka, Somija, un tad Latvijā. Jā, tas ir iespaidīgs tāds ceļojums. Jā, bet godīgi, kad es atbraucu uz Latviju, viņi man sameloja. Jo tā bija tāds Brazīlijas, tā laika, es negribu pateikt viņu vārdu. Es pateikšu, Sorry, var labāk šeit nevar. Es domāju, ka brīvu valodu. Var pēc tam likt. Sorry par to. Jo es atceros par viņu, man jau dusmot. Tā viens sauc Loha. Es zinu. Jā, es atceros viņu. Jā. Tā mums sameloja. Un viņa paņēma Brazīlietis. Tā laika Olaini. Viņa teica, ka Olaini bija. Ja, piemēram, katru reizi pirmā līga, nozīmē, viņa saka, ka pirmā līga bija Premier League. Ka bija visi līga. Jā. Tu spēlēsi pirmā līga un visas spēles vismaz 500-600 cilvēku skaties. Un tā tālāk viņi tā noreklamēja, ka mēs spēlēsim tādu. Es esmu Brazīlijas, es spēlēju augstā līga U20 tajā laika. Un es domāju, Eiropa, pirmā Premier League, es varu video taisīt, būs forši, es varu pēc tam braukt kaut kur. Viņš tā mums samelo. Viņš teica, ka mēs dzīvo viesnīca, mēs pēc tam dzīvo kojas un tā tālāk. Vispār viņi mums apsolīja, tajā laikā viņi mums apsolīja kaut kādu 700 eiro mēneši. Jā. Plus viesnīca, plus ēdiena, visu kaut ko. Un plus universitāte. Vēl mācības pat apsolīja. Vēl mācības, jā. Es pabeidzu universitāti dēļ to arī. Bet beigās mums nebija alga, mums bija kaut kādu premjārna, par vārtu, vienmēr. Es zinu, kam bija alga. Bija nereāli grūti, un tajā laikā man bija nereāli grūti, un arī no sākuma viņa mums dabūja to premjārni, 20 eiro, vārtu, uzvara, vajadzētu kaut ko nopelnīt 150 eiro mēneši, dzīvot kojas, viņa maksā ēdienu, viss kārtība, bet pēc tam viņa vairs neko nemaksā, tad es tā kā es sāku strādāju šokolādu fabrika. Tad es atceros, ka es mācos no rīta, eju šokolādu fabrika, un es spēlēju futbolu vakarā. Nereāli grūti tas bija. Bet, jo es visu tā izdarīju, jo es gribēju palikt Latvijā. Jo man bija piedāvājums vienu klubu Brazīlijā spēlē, Zemeli. Bet es teicu, nē, es gribu palikt Latvijā. Es negribu kaunīties. Jā.
Jo visi man kaimiņi, visi manā ģimene gaidīja, ka es būšu atpakaļ, nezinu, kā varonis, kaut ko. Eiropa spēlē atpakaļ, bagāts, kaut kā tāda. Es negribu atpakaļ. Somijā nebija tik labi, Spāņā arī nebija, kā es domāju. Tad es negribu atkal pa Latviju, iedot cerībā ģimene un draugi un atidot. Tad man bija kaunas. Tad es sāku tādā šokāda fabrikā, es sāku kaut ko nopelnīt naudu un spēlēt futbolu. Par Olaini. Pastāsti vēl varbūt sīkāk, tavu pirmie iespaidi, viss, ka tu nonāci Olainā. Es, starp citu, vienu, es nezinu, vai tā ir taisnība, es domāju, ka ir, cik es vismaz zinu, tavā gadījumā noteikti braukt uz 700 eiro uz Latviju ar domu, tik tālāk, tas ir ļoti ok, tas ir forši, bet ir joks par, es nezinu, vai Brazīles vai Āfrikāns, kuram teica, ka viņš brauks uz Spartaku. Un viņš savā galvā bija ielicis to, ka viņš brauks uz Maskavas Spartaku. Un viņš bija diezgan lielā šokā, ka viņš atbrauc un ka viņš izkāpa lidostā Rīga un viņam teica to, ka ne, uz Maskavu vecī tu nebraukš. Šeit ir savējais Spartaks Jūrmalā, kurā tu spēlēsi. Futbolu tā ir. Futbolu ir jau netīris. Godīgi, es mīlu futbolu, bet es arī sāku, man sāk bišķiņ sapiet tādas netīras lietas, kas sāk arī, tad vienmēr cilvēki melo, lai paņem cilvēku, un tad nav labi, bet es atceros par to prikolu. Un es atceros, ka kādu tā laika bija kādu 20 afrikāni, es atceros. Jā. Viens vēl apmaldījās šitanī te Jūrmalas mežā Kauguros, kurš gājas treniņu. To, man liekas, Jurijs gājos savā podkāstā arī, PPK stāstīja, ka tur bija izgājis no tām viesnīcas, ne viesnīcas, no tām kopmītnēm un pa ceļam līdz stadionam bija apmaldījies, kur visi bija skraidījuši un meklējuši viņu. Ja es domāju, tas ir, es atceros, tas stāstīja. Ok, atgriežoties Olaini, tavi iespaidi vispārībā, tu dzīvo Rio de Janeiro, vai ne? Sao Paulo. Sao Paulo? Nē. Ok, Flavēls tāpadās taču ir, vai ne? Jā, vairāk nekā Rio. Bet tāpēc pilsēta, teiksim, silts laiks, foršs klimats, draugi, ģimene, vispārējais, un tad tu pēkšņi, nezinu, piekrīti piedāvājumam, labi, tu biji Spānijā vēl, visu arī apskaties labu klimatu, visu tur Somiju, un tad tu nonāc ne Rīgā, ne tur Ventspilī vai Liepājā, ne tur, bet nonāc Olainē. Kultūra šoks nav tāds pamatīgs? Bija, jo es atceros, ka no sākuma bija, es domāju, būs forša, es vienmēr sapņoju spēlēt sniegu. Ieliek bildi Facebook, kā es spēlēju sniegā, simdi un tā tālāk. Es vienmēr tā sapņoju, bet bija nereāls šoks, jo es mīlu, man ļoti patīk Olaini. Tāda pilsēta, ka... Es arī neuzskatu to, ka Olaini ir slikta pilsēta. Nē, zinu. Viņi ir ļoti ok. Bet priekš ārzemnieki savādāk. Es par to tieši to, zinu, ka tu stāsti to, ka tu, Sao Paulo, tur Spānija, Somija un pēc tam nonāc, Olainē, kas ir... Zini, prikoli, tad, lai es atbildēšu to, man vajag tā pateikt pirms tam, man bija skola, angļu valodas skolotāja Brazīlijā, São Paulo, viņa no Latvijā. Jā. Tas bija 2011. gada. Un kad es idoju šeit, viņa bija šoka. Es paprasīju viņu, es idošu Latviju, vai man iedot kaut kādas, nezinu, kā es varu iemācīties vismaz paldies, labdien, tādas lietas. Es braucu uz Olaini, vispār neviens latviešu valodu. Es braucu uz veikalā, es saku, paldies viņā, pažālostu. Tas vajadzēja būt lūdzu. Labdien, dobre. Es neko nesaprotu, es domāju, ka to pašu valodu. Un tad arī es domāju, ka tu ir vairāk vecāki cilvēki arī. Tas vecmāma, es atceros, ka es paņēmu autobusu un vilcienu. Viņa baigi nebija priecīgi, kā es tur biju. Un tāda, es atceros, ka jaunieši bija vairāk atvērts, viņa patīk un tā tālāk. Bet pirmais mēneši tur bija bišķiņ grūti, jo es ieliku brazīliešu karogus tur un daži cilvēki mēti akmēs tur. Es dzīvoju kojas un daudz krievi tur bija tāds. Es domāju, ka viņam remontē ceļš un viņi tur dzīvo. Un viņa vienmēr dzēri un viņa pārīgi agresīva. Jā. Un tad man bija bail, jo dažreiz viņa tur bija tāda kluba Arca, blakus mana kojas. Un vienmēr viņa bija piedzēris un dažreiz viņa atrās mūsu durvis un sāks čet pa nakti.
Un es vienmēr es atceros, kā es guļu ar nāzi rokas zem spilvena. Un bija grūti, jo mēs bijām 4 cilvēki vienā istabā. Vienu toalēti, visas kojas, lai iet duša. Un tā nebija, ko es sapņoju. No, tā kā es spēlēju Eiropā, bet dzīvo 4 cilvēki. Un mums vajag pašam gatavot. Agrāk tā viņi neteica, ka vajadzēja gatavot. Tāda braucu no teļa noguris vajag gatavot. Tāda bija nereāla. Un nav, ka tu esi Rīga, ka tu vajag, nezinu, iet uz maķīties, kaut kur paēsies, kaut kur. Vajag skrien uz maksimumu, pēdējā veikalā, sorry, es nevaru pateikt, veikala nosaukumā. Vajag skrien uz veikala, veikala līdz 10, un ātri gatavo kaut ko, un no rīta tad bija nereāli savādāk. Nebija klubus, nebija tādas lietas, ko tā vajag vienmēr brauc uz Rīgu, izskrien no autobusu uz pēdējā autobusu, izskrien uz Pieturā, lai paņem autobusu uz Rīgu, un pēc tam atpakaļ pirmais autobus kā 6 no rīta, tad vajag būt kluba līdz 6 no rīta atpakaļ uz Rīgu, uz Volēni, tad bija grūti, nebija, ko es sapņoju. Viņi arī mums, to džeki, viņi mums apsolīja mašīnā arī, un beigās nebija, tad bija grūti, jā. Es ļoti ticu, un tas, ko es gribu pateikt, arī es gribēju to teikt podkāstu beigās, bet tagad pēc tā, ko tu stāsti, man tu kaut kādu iedvesmu tādu, pozitīvismu un jo pēc šī visa, šeit ir tas nākamais arī jautājums, kā lai saka, nepadoties pie šitādi te, palikt, cīnīties, un es zinu vienkārši tavu stāstu un visu, tas labi tā, bet es zinu, ka nebija viegli. Un tagad daudz redz to aizberga augšējo daļu, un tas jau viņam jau tur visi iznāca, un es tev zinu no tām Olēnas, jo es trenējos, spēlēju Staiclē, bet trenējos Olēnē, un tad mēs arī iepazināmies ar tevi. Tā arī es domāju, ka tāds, kā es atceros, Džek, tenijā mums spēlēsit komandas, es saku viņu, kā tā futbola, es saku par viņu, ka tā, es atceros, ka mēs trenējām katru dienu, bet nebija katru dienu, kā cilvēki nāca uz treniņu, es domāju, bet tajā laikā, tu nezināji, kā mēs bija tādu grūti, vai ne? Es neesmu tālu atstumts no Latvijas futbola. Es ļoti tuvu viņam esmu, un es zinu, teiksim tā, kad, tas, ko es varu pateikt, ir to, ka, ja tu esi atbraucis uz Latvijas pirmo līgu kā bumperis, saucamais, tas ir tā kā darīja, aģenti dara mēdz, no A-klases kluba, klases kluba pārdot uz tā kā zemāku klubu, un pēc tam pēc kaut laika izīrēt projām, ja. Ja tu esi savādāk šeit nonācis, tajos laikos ir sevišķi, ne tagad, varbūt tagad ir tā situācija bišķi uzlabojusies, bet tajos laikos, tur viennozīmīgi man ir skaidrs to, ka jūs nedzīvojat, tur, nezinām, kur likties, un UTT, un skaidrs to, ka, tā dzīve nav viegla, tāpēc tas ir, tas nav jārunā pa tā vārdiem ar visu, tas ir skaidrs jau no visas tās, Tur jau cik daudz spēles mums, mēs nepaēdam. Mēs aizbraucam uz spēli, vispār nepaēdam, mēs gaidām. Te bija nereāli grūti, es atceros, ka bija nereāli grūti. Es atceros arī, ka es vislabāk rajonas biju. Es dzīvoju Volēnī, strādāju uz Zolitūdi un mācos Kengaraks. Un vienmēr cilvēki man saka, brauc prom no Latvijā. Nav tik pieklājīgi, tāds lamvārds. Viss kārtībā. Brauc prom no Latvijā. Tas nāk no sirds. Ej prom, tas nav tā vieta, tālāk. Es domāju, kāpēc ne? Bet bija grūti. Es gribēju spēlēt futbolu, es gribēju labāk parādīt, bet arī kā tu vari labāk parādīt, ja tu neesi paēdis. Tu esi badā. Jā, tu esi badā, tu paēdi varbūt vienu cepumīšu no rīta, un tā bija nereāli grūti. Tad es domāju, ja, piemēram, es varēju šajā būt tagad, nezinu, kaut kāda RFŠā, kaut kāda kā nopietni patēnē. Es domāju, ka es varētu vēl turpināt sapņot par to. Bet tajā laikā viņš čakarēja mana prāta nereāli. Tu principā jau pa lielam esi atbildējis. Jautājums, kāpēc tu beidzi spēlēt, un vai tas bija grūts lēmums tev? Beidz spēlēt futbolu. Tad es vispār negribēju beidz spēlēt futbolu, bet kad es redzēju, ka es sāku nopelnīt naudu, citas lietas, un arī futbolu tu vajag fokusēt 100%, nav tikai laukumu. Tev vajag diēta, tev vajag arī vienmēr koncentrēt. Es biju tāds cilvēks, ka es vienmēr tusēju un tā tālāk, un arī bija. Un es beidzu karjeru, kad es sāku strādāt Coyote Fly kluba.
Un arī sāks dziedāt, un arī man bija koncerti no rīta, un koncerti pa nakti, un tad man bija jābrauc spēle no rīta uz Daugavpils, piemēram. Tad bija, sāks būt grūti, un es sāku domāt, jo futbolu vienmēr futbolu iedeva man dažus slikti brīdus manā dzīvē, bēdīgi brīdus manā dzīvē. Bet mūzika un filma vienmēr man iedeva no laipini. Tad man vajag izvēlēt. Seko turpināt kaut ko, kā vienmēr man sāpē, vai iet uz otru pusi, kā es sāku nopelnīt naudu un tā tālāk, palīdzēja mana ģimene, tad es atstāju futbolu un turpināju savu karjeru, mūzika un aktieris un internetu un tā tālāk. Ok, un nākamais solis, kā tu kļuvi par influenceri? Tas laikam soli pa solim, bet kad nāca tas, Tāda es aizsīju mana dziesma, nāca mums. Jā, tā bija pirmā gada, kad es vēl par mūsu spēlēju online. Es taisīju to dziesmu, un dziesma bija nereāli vairu. Sākšu sekotājus dabūt Instagram un tā tālāk. Un ar laiku atnācis piedāvājums, vispār man nebija nekāds pastu, nekāds nav, ko kā cilvēki vajag saziniet ar mani. Cilvēki saka, man rakstīt DMs, vari darīt to, un mēs to maksāsim, nezinu, 100 eiro. Tad es sāku domāt par to un taisīju labākus videos. Sāku YouTube taisīt, ka es taisīju to pirmais video 5 lietas, ko es nesaprotu no latviešiem. Tā aizgāja nereāli vairāk arī. Tad piedāvājums no televīzijas, no radio un tā tālāk. Tad soli pēc soli sāku vairāk iemācīties valodu. Tajā laikā es mācu krievu un latviesku. Un tad bija grūti arī dažreiz salikt to kopā noteikti. Juka noteikti. Jā, tad es visu laiku runāju karoči, palibom, toči. Un televīzija tu nevari tā runā. Tad es sāku arī uzlabot valodu un taisīju labāk saturu. Tad dabūju kameramēnu, Artus. Viņš sāks mani strādāt 2018. gada. Un sāk saturu taisīt un piedāvājums nākā laiku. Influencerim sākumā, tev nāk piedāvājumi, viss, cik viegli nopelnīt to naudu? Tā, zin ko, es vienmēr esmu tāds cilvēks, ka es vienmēr gribu, piemēram, viņam man maksā, piemēram, 100 eiro. Es darīšu tik labi, ka neizstāst, ka cilvēki man maksā 100 eiro. Es vienmēr gribu labāk un labāk darīt. Un tad, protams, no sākuma bija grūtāk, jo es nezināju, kā taisīt, kā darīt. Tad arī valoda bija grūta, tagad nedaudz vieglāk. Tad vajadzēja laiku, nebija tik viegli no sākuma. Cilvēki domā, ka tikai paņem kameru un sāk runāt. Varbūt tu tā dari tava pirmā valoda, tava zimta valoda ir vieglāka, bet kā tā dari tava trešā valoda, tā ir grūtāk. Es tev pilnībā piekritīšu. Mans priekšstats par influenceriem līdz kamēr mēs sākām kā kompānija vadīt pašu savu TikToku un filmēt podcastu un vispār darīt kaut kādas lietas, man priekšstats arī bija, kas tur ir paņem un... Tāpēc ir tāds teiciens latviešiem, gudri dirs nav malku cirst. Ja? Un tas ir tas moments, kad tu līdz brīdim, kamēr tev liekas to, ka tu skaties no malas, liekas, tas ir viegli. Tad, kad tev mūsu gadījumā Inna, pieņemsim, nostājās ar kameru priekšā un pasaka, saki to, ja? Un tu tā kā zini, maza tāda meitenīte vai tur puisīts sāc raustīt valodu, un tu nevari salikt kopā 2 vārdus. Ja? Galvā tu esi izdomājis, ka tu tuliņās pateiksi tur tādus salikts pakārtots teikumus ar dziļu domu, un būs tev TikTokā pēc tam iestev iekšā kā šitie te emotional quotes vai tur, zini, gudrie quoti. Tu tur reāli esi paties to video, tu knap pār lūpēs pārspējās, ja? Tad tu brīdī saproti to, ka, tas viss nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Tāpēc es arī, vienmēr saku to, ka jebkurš darbs ir darbs. Ja tu par to saņem naudu, tas nozīmē to, ka tas īstenībā nav viegli. Vienkārši ir cilvēki dažādi. Tev tas labi padodās, tāpēc arī tev varbūt ir kaut kas vieglāk. Ir cilvēks, kam tas nepadodās tik labi, tāpēc viņam tas ir grūtāk. Un arī nav tikai runā, vajag arī izdomā idejas. Tu esi tāds cilvēks, tev vajag inovēt katru dienu, jo katru dienu nāc jaunu cilvēku. Un
popularizācija? Jā, popularizācija. Jā. Popularizācija tā, ka tu šodien šeit, bet rīt tu vari būt šeit. Jā, tad tev vajag katru dienu būt labāk. Tā nav, ka tu taisīsi vienu video un viss esmu influencer. Tas ir katru lai dienu. Lai tu populārs būtu. Tā ir katru dienu dara, bet tu arī ikdiena, jo tu katru dabūs fanus, tu vari ikdiena arī parādīt viņu. Nu, tev jābūt visu laiku redzamam. Jā, tev vajag būt piemērs. Jo tu nevari būt tāda cilvēka influencer, tev vajag influencēt tādu vārdu, influencer dzīvi. Tad tev vajag mainīt citu cilvēku dzīvi. Tas ir tavs darbs. Nav tikai filmēt stories, šodien es gatavoju, nezinu, kaut kā tādu. Tev vajag vienmēr mainīt dzīvi. Tev vajag kā cilvēka, ka tevi skatīs. Tu iedvesmo viņu, kā viņa, piemēram, viņa izlikt diena, mēs visi izlikt dienu. Skats tavu istoriju, vai tavu TikTok, un viņi labāk palikt. Tad tu vienmēr vajag taisi motivācija, vienmēr kaut ko darīt. Tāda influencer ir katru dienu, tas ir full-time job, tas nav vienkārši filmē vienreiz nedēļu vai vienreiz mēnešu, esmu influencer. Tā paša kā jebkurus ir darbs. Viņu bija ļoti grūti sarunāt uz šo interviju. Tas ir full-time darbs. Bet mēs viņam neko nemaksājam. Nē, bet ir tā, kā esmu, piemēram, tu esi pazīstu jau sen. Un man patīk arī būt kopā cilvēka. Tu arī cik daudz man palīdzēja botas. Dažreiz arī es gribēju spēlēt futbolu, man nebija naudā botas, tu man palīdzēja botas. Tas ir, mēs sākam Brazīlijā, viena roka mazgā, otrā roka. Jā, tieši tā. Atgriežoties pie futbola, salīdzini Latvijas futbolu ar Brazīlijas futbolu. Tu jau it kā pieskāries tai tēmai, bet varbūt tu vari paplašināt. Tāda. Labi, es pielikšu vēl klātīm, tad Latvijas futbola, tad ņemam tādu kopumu lietu, ar ko nesalīdzināsim varbūt augsta līmeņa futbolu, bet salīdzinām, piemēram, Latvijas futbola jauniešus ar Brazīlijas futbola jauniešiem. Tāda, es domāju, ka ir grūtāk priekš latviešiem. Jo es biju futbola treneris, un tu paņem bērni, tu vajag daudz lietas, tu vajag iemāsties, kā viņa skrien pareizi, kā koordinācija. Jā, koordinācija, jā. Jo Brazīlija, nezinu, kā mēs jau izskatās, ka mēs jau piedzīmē to, mēs jau mākam tā no bērnība darīt. Jo šeit es redzēju, tā piemēram, ja tev ir 2 gadi, 3 gadi jau māka darīt, tev būs uz priekšu nekā vieglāk nekā 13 vai 14 gadi sāks iemācīties vieglas lietas. Tad es domāju, priekš latvieši, nav tikai latvieši, bet Eiropē, es domāju, ka priekš viņu bišķiņ grūtāk spēlēt. Mums ir bišķiņ vēl dabiskāk. Tāpat, kā ja es, piemēram, sāku iemācīties, kā es lidot. Man būs grūtāk, es domāju, ka no bērnība jau reiz sniegi, jau reiz tās lietas, jau kaut kādu padomus, kā darīt, un mums nav. Tad es domāju, ka jaunieši, brazīlieši, viņi ir vieglāki futbolu, tā es redzu. Un es domāju arī, ka, piemēram, mēs redzam futbolu, varbūt kā nākotne, kā mainīt mūsu dzīvi, mūsu ģimene dzīvi un tā tālāk. Es domāju, ka daudz jaunieši, kā viņi sāk spēlēt futbolu šeit, viņi tikai kā jokoju, nav kā nopietni. Tad no bērniem mēs paņem kā nopietni. Es par to esmu lasījis, kad, man liekas, savā laikā Anatolijs Kreipāns pat par to, man liekas, kaut kur stāstīja. Slavens bija tāds komentātors, kādreiz daudz komentēja futbolu. Viņš teica, ka Brazīlijā, ja tur ģimene, noteikti tas ir tā pārnestā nozīmē, ka ģimene bēdājās, ja piedzimst meita, ka nebūs futbolisti. Jā, tas tā ir. Kā tev liekas, kam vieglāk nokļūt ir top klubā? Es šeit biju ielicis tā kā vai latvietim vai brazīlim, bet labāk liksim tad eiropietim vai brazīlim. Toreiz, piemēram, visas lielākās komandas, pasaka kaut kāda liela komanda Eiropā. Visur ir gandrīz vai Brazīlija. Vai viņa vismaz kaut kā 4 vai 5 Brazīlijas, vai viņa galvenā spēlētājs no Brazīlija. Tad es domāju, ka vienmēr tā bija, es domāju, ka vienmēr tā būs. Es domāju, ka mūsu Dienvidā Amerikā, mūsu futbolu, es domāju, cilvēki varbūt nepiekrītīsim mani, bet es domāju, ka mūsu futbolu ir labāk,
Jo toreiz, kā vislabākas komandas, puse no Dienvidu Amerika. Ja nav no Dienvidu Amerika, tas ir no Āfrika, kā vien naturalizē no Francija vai kaut kā tāda. Tad es domāju, kā arī dēļ klīma, es domāju, ka ir grūtāk spēlēt futbolu. Piemēram, jo mēs spēlējam jebkur uz ielas, mēs spēlējam katru dienu uz ielas. Šeit uz 5 mēneši un viss. Vajag maksā, lai spēlē iekšā. Tā ir grūti, jo bērni no trūcīga ģimene nav naudu, lai spēlē iekšā kaut kur. Tāda mums vienmēr uz ielas vai spēlē bez kurpes, bez nekā nav spēlē uz ielas. Un tā ir, es domāju, ka tur pie favelas, pie uz ielas, tas ir labāka skola. Tas ir, kur nāc, kur piedzima spēlētājs, no kurien atnāca Neymar, Pelé, Vinicius Junior, tas ir nav no komandas. Kakā, man liekas, nebija. Kakā ir bagāts. Kakā bija vienīgais bagāts, smuk. Un arī vienīgais, es domāju, ka mēs sākam vienīgais, ka tipa faithful. Kā vienmēr viņš no paša bērnībā jau no baigi ticīgs un baigi no baznīcas tā tālāk. Starp citu redzēja, ka viņa sieva izšķirēja viņu. Nē. Viņa izšķirēja viņu un teica, ka izšķirēja, jo viņa bija pārāk perfekta. Jā, kāds saka, mēs nezinām, ko sieviete grib viņa dzīve, ne? Sanāk, kad no flavelām principā nāk lielākā daļa, top Latvijas Brazīļu futbolisti. Es domāju, ka 96%. Mums tagad jūs daudz dzirdēs par Endriku. Man tas ir, jā. Tad dažreiz arī tu viņu pazīsti? Es satiku viņu 2 reizes. Es satiku, domāju, ka lielākā daļa. Es satiku Kakā 2 reizes. Es biju pie Neymara mājas 1 reizi. Pēc tam tas ir resīgs stāsts, varu pēc tam pateikt. Par to stāstu. Tu vari tagad izstāstīt? Es satiku Neymaru 2 reizes. Pēdējā reize, pirms šita bija KP Barcelona. Jo viņi arī pazīst KP, viņi patīk KP, mēs satikam tur. Es esmu ļoti tuvs no Neymaras labākas draugs. Un arī vienam man labākais draugs stāvokļi, Neymar, tagad tas ir stāsts. Bet es biju balīti tur, un tad cilvēks manus draugu man uzaicināja pie Neymar mājas. Tur afterīt. Kāpēc ne? Jo tad aizbrauc, un tur vienmēr tāda protokola pie Neymar mājas. Tur atstāja telefonu. Viņa iedeva, tu cilvēku apsājas, paņem visu telefonu, atstāja tur, nevar iet ar telefonu. Un nedaudz telpu šeit, un viņi spēlē poker. Poker turnīra bija. Gabigol arī tur bija, tu zini? Gabigol. Un tad Gabigol tur bija tik daudz mētis tu strādā, bar, mētis dejo DJ un visu kaut ko. Un tad mans draugi bija blakus Gabigol. Un viņš teica, negribi spēlēt? Man, spēlē poker. Es nemāku spēlēt poker, bet es gribētu būt kopā ar viņam, tu iepazīst vairāk. Un tajā laikā, tajā dienā man bija naudas, es varu tērēt naudu, lai būtu kopā ar viņam tur. Un tad Džeka aizgāja, viņa atbrīvoja vietu, viņa teica, man vīz, es zaudēju 900. Un 900, tas ir kaut kādu 300 eiro. Es 900 varu tērēt arī. Un viņa teica, es nemāku par poker, kā ir buy-in. Viņa teica, buy-in in 50. Es teicu, labi, spēlēšu. Un tad es pārunāju, es biju kopā vienā draudze, vienā meitri, un man nebija skaida nauda. Es teicu, viņa, tu vari man iedot tev 50, lai spēlē kopā ar viņa bišķiņu. Es visu zaudēšu, bet tik un tā tas ir laba pieredze. Viņa teica, Filipe, bet tas ir 50 štuku. Es nevar būt, tas ir 50 štuku. 50 štuku tas ir kaut kādu, nezinu, 50 štuku eiro. Lai buy-in, lai būtu tur gadu. Nav vietībā, un 50 štuku, kāds saka, es reizēju, tā to Džeka, viņa tikko zaudēja 900 štuku, nebija 900 reālis. Es jau 50 štuku, un man saka, jau būs lapši, paduses. Un visi man gaida galda, pa Neymar tur, un Neymar bija Krūķiem. Jo viņa bija trauma. Un es teicu tā meitri, telo, ka tu esi manā draudzene, ja? Un es teicu, Džek, sorry,
Es vakardienā zaudēju tik daudz naudas Kaziņš, ka viņi negrib, ka es terēju tik daudz naudas tagad. Sorry, šoreiz nebūs. Bet pieredz bija štuka tikai baiņi, ok, divas, es esmu ārā. Tad tev nesanāca uzspēlēt ar Nesanāca uzspēlēt, bet es biju apkārt, bet es biju kaut ko. Roku paspiedi? Neimār, jā, paspēju rokas, es viņu... Es esmu pieskāries Neimaram. Es esmu lai viņu ātrāk veselējas, lai viņa atpakaļ spēlē. Viņa baigi forši. Nu, Neimār viņa vienmēr var viss, kā viņa, jo godīgi. Nu, Brazīļi visi forši. No, bet godīgi, priekš man Neimār ir tāds karālis. Nu, Neimār, Ronaldinho Neimār, tas priekš man tas ir. Neimār, Ronaldinho, Will Smith, tas ir visvarīgākā cilvēka. Nu, tipa, ok, mana tēta, man vecuma, ok. Viņa visvarīgākā cilvēka priekš man. Un tad, ja es būtu Neimār, es būšu tāds, kā nebūs tik viegli man cilvēki, tipā, nāk, es būšu iedomīgs, bet es nebūšu tā kā, es esmu Neimār, kā tu saki, es nebūšu tik viegli cilvēki atnāc un es būtu forša visam. Viņš ir vienmēr forša visi cilvēki, vienmēr smaidi, vienmēr samīļot, vienmēr forši. Tas tāpēc es domāju, ka ir grūti priekš viņiem, piemēram, viņiem vienmēr, tipā, viņiem visi draugi dzīvo pie viņiem un tā tālāk. Bet viņam forši džeks, man tā patīk. Tavā telefona grāmatā, kas ir pats populārākā persona? No futbola. No futbola. Nu, pagājušo nedēļu es runāju Patrick Kluivert. Nu, mēs daudz runāju. Patrick Kluivert, mēs satikām daudz reizi, un viņa, es varu pateikt, ka viņa draugu. Viņa arī tuvu draugu no Vadmīras, no federācija, prezidents federācija. Tad es biju no Zemesvētku, kā arī tuvu no Rodrigo, no Real Madrid. Viņas čoms, kad dzīvo kopā ar viņu arī mūsu čoms. Es nezinu. Futbolists, es nezinu. Nu, futbolists vai vispār? Nē, nu vispār, nu, var tad pārējām te pie vispār. Un tad pēc tam būs, nu, tad ir jautājums. Tas, kas ir populārs priekš tevi, vai būtu kas ir priekšrā pret tevi, nav populārs priekš viņiem? Nē, es par to, kas viņiem. Man jau tad viss ir, nu, teiksim, man ir skaidrs to, ka, ja cilvēks kaut ko sasniedz, tad viņš ir populārs. Nu, jebkurš, nu, tādā ziņā. Man, nu, es tādā ziņā tas, kas priekš skatītājiem, nu, piemēram, Kristus Porziņš ir populārs. Nu. Kā tu vispār īstāst, varbūt, kā tu iepazinies ar viņu un kā tu nonāci kontaktā ar viņu? Tad KP viņu 2016. gada, es domāju, ka bija viņa pirmā gada New York, varbūt. Tad viņa baigi patika mana dziesma, nāca ar mums. Un viņa bija Rīga, viņa sēžēja draugi, un mans draugs bija kopā ar viņu tur, un viņš teica, pajautā viņu, tu vari pajautāt to Felipe, ja viņa gribi nāc ciemos. Nāc ar mums. Un viņa man uzvanīja, KP gribi, ka tu brauc pie viņu. Davai. Tad es braucu pie viņu, un mums tik daudz kopīgas lietas, mēs runājam spāņu valodu. Pareizi. Mēs runājam spāņu valodu, mums patīk to pašu tēmu, un Kristaps arī viņu. Tu esi atk viņu? Es personīgi nē. Man nav īsti tāda, nu, sakara baigi bijis, bet arī es, kā, protams, es būtu priecīgs viņu satikt, pārunāties, tas loģiski, kā jau jebkurš, bet es parasti, kā, nu, arī, pat ja viņš ienāktu, piemēram, nu, veikalā, jā, es viņu aprunātos, bet es noteikti uz ielas viņam klātīm neskrietu, un tāpēc, kad es zinu to, ka viņam noteikti nepatīk to, ka viņi traucēs. Nu, bet zini ko? Es tev pateikšu, KP no visi cilvēki, kā es tādā, no visi cilvēki nav, kā es gribu pateikt, pārās cilvēki, bet, jo mēs esam... Nu, kas ir pazīstami cilvēki, atpazīstami... Viņi visforšāki cilvēki, kas pazīstu. Nu, ja nav Latvijā pasaulē, viņi ir ļoti vienkārši. Jo dažreiz cilvēki, es domāju, ka baidies, varbūt kautreiz, es saku viņu, ka viņi tāds, ka viņi netaisa daudz sociālu tīklus, ka viņi runāja cilvēki. Bet viņi tāds mīļš cilvēki, es nezinu, piemēram, ja viņš nopirka, piemēram, mēs vakariņas, dažreiz mēs nevaram atļauties maksāt, dārga vakariņas, tad viņš nav problēma, viņš prieks maksā vai paredzēs ir cilvēki. Bet viņš tā, ka, piemēram, man ir savu ēdienu, un tad
Viņš prasīja, es varu lūdzu pagājušo. Kaut kā to, protams, tu maksāji, kā nevar. Un tad viņš tāds viņš vienmēr grib palīdzēt, viņš Brazīlijā, mana favela, palīdzēt tik daudz reizi jau. Mana favela tur viņu seju, grafīti. Nu, uztaisīja. Jo viņa palīdzēja tik daudz ģimene tur, viņa tāda cilvēka, ka viņš negrib visu laiku noreklamēt, ka viņš palīdzēja cilvēki. Viņš Latvijā vienmēr palīdzēt, vienmēr, kad es sāku kaut kādu ideju, klausies. Tāda vieta vajag labdarību, grib palīdzēt, viņi uzreiz, varu, kā es varu palīdzēt? Viņi tāds žēks, ka viņi nejautā, ko, kāpēc, viņi jau saka, kā es varu palīdzēt, kā es varu darīt labāk. Tad viņš baigi forši. Es redzu dažus influenceri Latvijā, ka es nepateikšu vairs, ka negrib iet kaut kur, viņi pārāk slavenība vai negrib tā darīt. Jo ar viņa nav tāds, vienreiz, lai es pabeigšu. Nē, viss kārtībā. Es atceros, ka vienreiz es uzvanīju viņu. Liepāja, es esmu Liepāja, kur tu esi? Un viņš ir Hesīt. Saprotu, tu viens pat, viņš viens pat sēž Hesīt. Viņš tā čurpes, atbrauc tur, viņš tur viens pat sēž Hesīt. Tāds vienkārši cilvēks, iedomājies. Tas bija šitanī te, tu biji līdz tenī, kur viņi izcīnīja 6. vietu, ka viņi burgers ēda, ko Latvijā žurnālisti lasīja. Tu laikam nezini, neizliec kursā. Nē. Labi, laižam tālāk. Bet es tikai saku, ka dažas, es redzu, ka dažas slavenības, dažas atpazīstami cilvēki vispār negribēsies Hesīt. Nav mums vajag kādu krūtu restorānu vai kaut kā tādu. Tas taču ir, kā es domu nostrukturizējot, viņš ir cilvēks. Kāpēc, lai viņš, pieņemsim, pēc smagas nedēļas neizdzer 2 alus? Kāpēc, lai viņš neapēstu kādreiz junk foodu vai vēl kaut ko? Tas taču ir normāla praksa, tāpēc, bet, saprot, ir, vienmēr mēdījiem ir vajadzīgs tas hypes, jo tev jau ir vajadzīgi klikšķi, lai tu dabūtu to. To saku, jo vienreiz viena influencer man teica, ka vien neies uz vecerīgu. Vecerīgi tas ir priekš nabaga cilvēks. Kad sakas. Un tad es vienmēr braucu vecerīgi. Man ļoti patīk būt starp visiem cilvēkiem. Tad esmu tāds žeks, ka ja es biju Monako pagājušo nedēļu, visi bagāti cilvēki, es varu rītdienā būt vecerīgi un dzēri hektors. Šeit, es tev papildināšu vienkārši, ja tu zini kultūru un mākslu un arhitektūru, tad vecerīga, klusā vecerīga. Tas ir, principā, cilvēki brauc no visas pasaules skatīties. Ja? Tas, es bišķiņ tā kā oponēšu tai meitenei, kas to teica, tā influenceri, noteikti viņai ir bišķiņ jāpamācās skolā pāris lietas, lai saprastu to, ka, jo cilvēki brauc no visas pasaules skatīties vecerību. Un ne tikai. Tieši tā. Ja, tāpēc, ka tā ir jugendstila arhitektūra, vecās mājas, viss vecerīgi ir ļoti skaista, un mēs ar vecerīgi varam lepoties. Mēs lepojamies arī. Nereāli. Bet es domāju, ka viens saka par nakdzīvi. Piemēram, bāras. Kad bija pēdējais, tu tusēji vecerīga? Es pirmkārtām, man liekas, ka tādos klubos vispārībā neesmu praktiski tusējies baigi. Jā, jaunībā es esmu tusējies, bet man nekad tas nav. Man, lai tu saprastu, es esmu tas cilvēks, kuram, kad es tusējos, jo šobrīd es alkoholu nelietoju vispārībā, un kad es tusējos, man patīk tusēties tādās vietās, kad es varu sarunāties. Jo, ja tu, teiksim, ja mēs kopā iedzeram aliņu, ja stāvot klubā, mēs viņu nedzeram kopā. Mēs tur, es nezinu, ko daram, skan mūzika, mēs viens otram bļaujam ausī, mēs nevaram ne parunāties, neko, kā lai es tevi iepazīstu, vai vēl kaut ko, kā lai mēs satuvinamies. Tur tu vari iet un satuvināties ar meiteni, kurai svarīgi ir, Gucci ir, tā tad... Kā bija pēdējais, kad tu biji vecerīga? Ko te? Kā bija pēdējais, kad tu biji vecerīga? Man liekas, ka tusēt, es esmu bijis tā vienkārši pastaigāties, apskatīties, vecerīga tusēt panāk pēdējais. Gadus, nezinu, 7 atpakaļ. Reizē tāds iedomīgs tu esi tagad. Atver komanda veikalā un tagad negribu tusēt tā nabagas, kā nekājas. Nē, tas nav saistīts galīgi ar to, tas ir saistīts ar vienkārši dzīves stilu un kaut kādā ziņā. Katram jau ir savs. Ir cilvēkam patīk klubi, ir cilvēkam patīk mierīgi nakts dzīve. Manā gadījumā man patīk ļoti nakts dzīve. Es vairāk esmu dodu priekšroku mājīgiem krogiem, klusiem, kur es tiekos ar draugiem vai ar paziņām un kur mēs varam iedzert, parunāties, pavakriņot mierīgā gaisotnē un pēc tam, nezinu, pie kāda varbūt uz mājām, uz terases vai, nevis pēc tam, vai pacept gaļu,
papļāpāt un kur tu vari apspriest dažādas tēmas, iepazīties cilvēkiem tuvāk. Man tas ir svarīgāk nekā tuc. Un, Kāds cilvēks, tas atbildēšu tādu iepriekš jautājums, kāpēc vai nespēlēju futbolu, vai es aizgāju no futbola klubus, lai būtu labāks klubus. Tad tu parakstīji līgumu tāpatās ar klubu. Labāks klubus. Tu vari man satikt labāks klubus Latvijā, tu man satiksi. Cik valodas un kādas tu zini? Tāda. Portugāla manā dzimta valoda. Tad anglu, spaņu, latviešu, krievu. Agrāk es pateicu lietuviešu, bet lietuviešu man nav ko runāt, tad es aizmirsu. Bet es aizvakar nav. 3 nedēļas atpakaļ runāju dažu lietuviešu, kaut ko runāju, bet es vairs nevaru kaut ko komunicēt no pilna frāzi varbūt. Varbūt kaut ko sapratīsi, bet ir lieta tā, ka es zinu kaut ko, es domāju, ka es zinu vismaz vienu vārdu visas valodas pasaulē. Jo es domāju, ka priekš networking, tā ir svarīgi, ka tu sāksi runāt cilvēki, piemēram, cilvēki no Japānu. Es zinu dažādas teikumu Japāna valoda. Tad sāku runāt Japāna valodā, viņa uzreiz atver vairāk bišķiņu. Tā man vienmēr patīk vairāk iemācīs par katru valstu, par katru valodu. Tad visus... Jā, protams, tad tu esi bagāts ar kultūrām, zināšanām par kultūrām, un līdz ar to vieglāk ir komunicēt ar cilvēkiem. Un vienmēr uzsākt, teiksim, tas jauniešiem, kas mūs skatās, vai kāds varbūt, kas ir vecāks, bet grib kaut ko, šī te komunikācija, kultūra, zināšana un viss tas ir tas, kas tev rāda iespējas. Jo vienu dienu tu parunājies ar vienu, otru dienu ar otru, un kāds kaut kur, kaut kādus kontaktiņus iedos. Vai arī tu būsi tas kontakts, kas būs kādam vajadzīgs. Tāpēc tas ir ļoti labi, tad, kad tu komunicē ar cilvēkiem un tu bagātini savu redzesloku un pats sevi arī un izglītotāks kļūsti, atvērtāks, vieglāks un tev ir ar dažāda status cilvēkiem, teiksim, kā mūsu sabiedrībā vērtē cilvēks, ja bieži vien ir pēc statusiem, tad ar dažādu status cilvēkiem to vieglāk ir komunicēt. Tāpēc tu vari gan ar Vējonu komunicēt, gan tenī pašā laikā ar Sašku no Olainas. Un tas ir, kā es iemācos latviešu valodu un krievu valodu. Krievu valoda viss, kā es iemācos, bija no Olaina laika. Jā, tas ir... Un tad es sāku lidot Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju tajā laikā. Un tad patēnēju vairāk, un es biju Ukraina tik daudz reizes, un tikai tu izmantoju krievu valodu, ko es iemācos Olaini. Un tad... Jā, tāpēc, kad futbola valoda Olainē, tanī laikā, viss notikās krievu valodā. Principā. Es domāju, ka puse no virslīgas, es domāju, ka vēl pirmie krievu valoda, ne? Vai tā mainīs? Man liekas, ka mainās tā situācija. Cevišķi jau pēc 24. februāra notikumiem, es domāju, ka ļoti mainās. Bet Riga FC vēl promu runā kaut ko vairāk krievu valoda, ne? Tagad treneris ir anglis, es domāju, ka... angliski, jā? Nebija no Grūzija? Nē. No Liepāja no Grūzija? Liepājā no Grūzijas, jā. Tur es domāju, ka noteikās krievu valodā, bet Simo Valakarī no Somijas. Jā, tur Mariks Zuntners, viss. Es domāju, ka Zuntners, noteikti ar spēlētājiem, kur runā krievu valodā. Bet zinu ko? Es domāju, ka cilvēki... Es labāk nepateikt to. Es nezinu, bet es domāju, ka... labāk ne. Davai. Bet es domāju, ka, krievu valoda ir agresīva valoda. Tad es domāju, ka futbolu izklausās labāk, kad tu spēlē krievu valodu, ar krievu... Lamu vārdu. Un tad liekas, ka tu labāk spēlē futbolu uzreiz. Jā, tu nezinu, latvieši es atceros, ka... Es nezinu, vajag, es esmu tā, kad es spēlēju futbolu, esmu agresīvi, tad man vajag tā, es negribu pateikt vārdus, bet nezinu, latvieši, es nezinu, Aigars, muguriņa, uzmanīgi spēlē, tad es domāju, Es pat zinu, kur Aigar tu piemēri. Man latvieši tāds mīlīga valoda, es domāju, ka nav, nevar būt agresīvi un runāt latviešu valodu. Jo latvieši domā, ka nereāli mīlīga valoda. Man patīk, piemēram, kad runājam interesi, man ļoti patīk runāt vienmēr latviešu valodu. Tā kaut kāda čupināt un tā tālāk. Bet tāda Aigars, ātri piespēle, uzmanīgi, man beigas, bet, jā. Okay. Tad es neko nesāku, vajag runāt krievu valodu, kad es spēlēju futbolu. Lūdzu, es saku, ka
Kā latviešu nav tik agresīvi izklausās, kad viņi runā. Jo man patīk agresīvi spēlē. Jā, tas ir tā nav pareizi veidu, bet man patīk vairāk agresīvi. Tas tāpēc bieži vien arī, zin kā, ir arī jauniešiem un daudziem, zin kā, ir viena personība spēlētājs, kas ir laukumā, un otra ir tā personība, kas ir spēlētājs ārpus laukuma. Ja? Nu, ja, piemēram, mēs skatāmies, nezinu, El Clasico, pieņemsim, ja, savā laikā, tad, kad Messi, Ronaldo, ja, tur Pujols, Piqué pret Ramosu, nu, kas tur vēl bija šitie dullie, tur, nu, viņi tur viens otru, nu, rubīja nostīm uz laukumu, ja, bet pēc tam viņi pa 50 viens, nu, kopā pokeru spēlēja. Nu, un tas ir tas tās par to, ka tu laukumā skaties, tev liekas, nu šitas gan ir, nu, es lamāšos Latvijas cūka, ja, kāpēc viņš tur tā dara, nabaga tur Messi sit, ja, uz laukumu, bet ne pašā laikā pēc tam viņi var ap divi tur, nu, čomoties. Protams, nevienmēr tas tā ir, ja, bet laukumā tev draugu nav, tu ej spēlē futbolu, tu esi cits ir agresīvs, cits ir miermīlīgāks, ja, cits ir, nu, bet tās ir divas dažādas sejas, kuras tu vari pēc spēles satikt spēlētāju, kurš ir ļoti agresīvs, bet viņš būs pēc spēles mierīgā gaisotnē, ļoti mīļš, jauks, nezinu, tur, nu, uzjautrinoši, nu, tajā laukumā viņš būs vienkārši cietu seju un davai. Jā, bet esmu tāds cilvēks, ka es mainu neraugu, kad es spēlēju futbolu. Tad es domāju, ka tā arī bija viena faktora, ka es vairs nespēlēju futbolu, jo daži bērnus atnāca paskatījā ģimene, kā es spēlēju un tā tālāk, un es vienmēr biju tik agresīvi, savādāk nekā es esmu. Un tad es arī, es nevaru mainīt. Ja es gribu uzvarēt, es esmu agresīvi, es sasidēju cilvēki, tāda pēc spēle viss kārtībā, paspēju rokas, samīļoju, es esmu cits cilvēki. Bet kad esmu iekšā laukumā, pilnīgi cits cilvēki, tad arī tas nav, es domāju, kā priekš bērni, labu piemēra, ka esmu tā kā agresīvi, un pašā, un tā. Es tev izrubīju, no tāda... Ok, tad tuvojamies, nu, beigām, palicis pēdējā lieta, tad, ko gribēju, ātrais brīvs. Es uzdodu, nu, kurš tu šauj ārā jautājums. Rīga FC vai RFS? Vēl RFS nedara, tā var būt netrāla, bet, nu, RFS. Ok, labākais Latvijas futbolists? Tad, man patīk Ikaunieks. Man patīk daudz, godīgi, bet es domāju, ka šobrīd man mīļākais stils Ikaunieks. Viņš pie mums bija podkāstā, starp citu. Ikaunieks domāju, ka tāds resīgi, jo viņa tipā, es domāju, ka viņš lēns, bet viņš ir ļoti kvalitatīvi spēlē. Tad es domāju, ka viņa pirmā vietā. Labākais pasaules futbolists? Neymar. Šobrīd? Jā. Neymar. Ok. Vinicius vai Neymars? Neymar. Ok. Adidas vai Nike? Adidas. Labs. Varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, ko mums uzaicināt uz podcastu, ko varbūt, nezinu, varbūt vispār ieteikumi, kā tev vispār patika, viss ok, viss kārtībā? Kādā ziņā? Šeit, kur mēs esam. Jā, forši, tas ir tēma, ka man patīk futbolu. Es tagad uzaicināju tieši Ikaunieks uz manu podcastu. Tas tāpēc man vajadzēja pateikt, ka viņš ir labāks, viņš ir bet forši, es domāju, ka ar laiku futbolu Latvijai vairāk un vairāk populārs. Es domāju, ka varbūt pēc 5 vai 6 gadu, es domāju, ka būs vispopulārākais sporta veidu Latvijā. Es domāju, ka būs vairāk nekā hockey. Ceru, ka mūsu izlase arī ar laiku būtu labāk un labāk arī. Jo, godīgi, virslīga ir stiprāka nekā dažādas līgas. 100% vairāk nekā Igaunija, vairāk nekā Lietuva, vairāk nekā cits valsts no Eiropa. Tad līmenī šeit jau ir augsts. Saka augstāk. Es gaidām mūsu izlasē būtu arī būtu augstāka līmenī. Tad es domāju, ka ar laiku tu redzēs vairāk bērni, kā gribēs spēlēt futbolu, nevis basketbolu un hokeju Latvijā. Forši. Bet tik un tā, ja izvēlēs futbolu, hokeju, basketbolu, galvenais sportēt. Sportot, kustēties, bērni, iet ārā no zāles, nevajag pipēt, nevajag dzēri, alkoholu, nelieto alkoholu, neko sportosim. Mēs nekad nezinām, kā būs nākamā Porzingis vai nākamā Vepakovski vai nākamā Rubins. Tad vienamēr sportosim, jo varbūt nākamais zvaigzne, latviešu zvaigzne. Tieši tā. Un tev kā jau visiem viesiem no mums, arī Ikauniekam tāds ir?
Jūs varat ap divi satikties vienādos džemperos, mēs viņiem sarunāsim ar viņu. L? Nē, Emiņš. Tad mainīsim pēc tam. Kam tev Eliņš? Man L. Kāds Eliņš? Viņš slaids puises. Nē, skačāju. Mēs šodien taisījām lielu apspriedu, kāda izmēra tev ir. Viss meitenes teica M. Tā meitenes, ka man nepazīst paļumam. Tas nebija tā domāts. Es domāju pavisam kaut ko citu. Nē, mēs skatījām. Jā, šito mēs viss kārtībā. Jā, tā kā sekojiet uz šīs pozitīvās nots, mums ir... Bet M ir tā medium vai mazais? Ko den? M jau viņa teica medium M vai medium mazais? Tātad, jā... Sekojiet Komanda Insider podkastam YouTube kanālā, spiediet laikus, zvaniņus, lai jums nāk notifikācijas par to, kad iznāk nākamā epizode. Tāpēc piesakojiet mums Instagramā, TikTokā, lai sekot līdz visiem jaunumiem un dažādām lietām, akcijām, atrakcijām, visam pārējiem. Vēlreiz paldies tev liels, kā atnāc, kad atradi laiku. Seko arī man. TikTok. Jā, sekojiet arī Filipes podkastam, Filipe Gabriel. The Encounter. Vēlreiz? The Encounter. The Encounter? Ko tas nozīmē? Tipā, ko, nu, kā es varu pateikt? Encounter. Kā es varu paskaidrot, tipā, telling stories. No, ok. No, karoči. Jā, karoči. Čā, sekojiet arī viņam. Reku nākamais viņam viesis ir Rubīns un pēc tam būs Jānis Ikaunieks. Ja būs, ja viss tur. Vai Jānis, vai es domāju Kārlis no 3pret3 basketbola. Lazmanis. Super arī viesi, tā kā skatieties arī viņa kanālu, piesakojiet, atbalstiet un jā, tiekamies nākamajā epizodē. Paldies!